Šovakar raidījumā Jēkabpils novada Saukas pagastā nomedīti 2 vilki. Jēkabpilī norisinājies konkurss ģimnāzists un ģimnāziste. Mednieku biedrībām Lone un Milgrāvis aizvadītajās brīvdienās izdevies nomedīt 2 vilkus Jēkabpils novada Saukas pagastā. Medību vadītājs stāsta, ka šie pelēči jau ilgāku laiku sirojuši pa Lones ciemata apkārtni. Mēs tos mežus ar tiem 2 vilkiem cīnāmies jau mēnesi. Ja visu laiku viņi izvairās, beidzot viņi nonāca. Pirmais vilks iznāca mums uz ceļa, tēmīgu šāvienu virs 100 metriem trāpīja vilkam kaklā uz vietas, palika. Un otrs vilks apgāja mednieku līniju, un labi, ka bija nolikta otra līnija, un uzgāja tiem medniekiem virsū, un arī veiksmīgi šāviens pašā ezera krastā iznāca no niedrēm, un tika nomedīts vilku suns. Tātad kuce un suns, abi 2 pāris tika nomedīti. Un nekavējoties tika noziņots valsts meža dienestam. Abi vilki tika nomedīti netālu no dažām saimniecībām, kuru apkārtnē pelēči pēdējā laikā bija bieži manīti. Jaunbērīšu māju iemītnieki uzsver, ka plēsēji radīja uztraukumu. Bijis bail gan par pašu, gan suņa un mājlopu drošību. Kas tur ir viens suns uz kaut kādiem 2 vilkiem, un tāpat kaziņas turam, un tomēr bailes par to visu ir. Tas šogad ir, var teikt, 1. gads, ka tiešām no vilka esmu nobijusies. Sanāca tā, ka vienā reizē braucu no darba mājās, skatos, vilks tepat šeit netālu pie bērziem maniem, var teikt, osta pēdas, un mamma bija nesen bijusi sēnēs. Arī mednieku novērojumi liecināja, ka plēsēji jau bija noskatījuši šo saimniecību. Gar Jaunbērīšu mājām bija nostaigāts viss ceļš, vilki bija nostaigājuši, bija kāpuši vairākās vietās, skatījušies uz mājas virzienā uz kupenām. Domāju, viņiem interesē mājās esošais sunītis gan jau. Lones apkaimē nomedītie pelēči ir vieni no pēdējiem, ko šajā sezonā drīkst nomedīt. Šobrīd Latvijā nomedīti 292 vilki no 300 atļautajiem. Tādēļ turpmāk vilku medības ir atļautas tikai ar ikreizēju pieteikšanu, saskaņojot tās ar attiecīgās valsts meža dienesta virsmežniecības inženieri medību jautājumos. Tas jādara, lai netiktu pārsniegts vilku nomedīšanas apjoms. Es domāju, ka vajadzētu to limitu palielināt, tas noteikti, jo viņi parādās arvien vairāk un vairāk, to es arī dzirdu. Zemkopības ministrijā jau iepriekš ticis uzsvērts, ka Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama suga, kuru drīkst medīt tikai stingri noteiktos apjomos, lai neapdraudētu šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos. Latvijā šajā medību sezonā ir apmēram 1400 vilku. Konkursa ģimnāzistu un ģimnāziste dalībniekiem. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Jēkabpils valsts ģimnāzijas kolektīvs ir atdzīvinājis skolas seno tradīciju konkursu, kurā pāri sacenšas par ģimnāzista un ģimnāzistes titulu. Šī tradīcija tiešām ir sena, tai varētu būt vairāk gadu desmit, vairāk kā 20. Sākumā tas daļai bija līdzīgs varbūt skaistuma konkursam, jo Latvijā tādi tolaik bija modē, bet tagad šis ir vairāk konkursu radošumam, pieredzējusi skatuves. Katru gadu tiek noteikta konkrēta tēma. Šogad konkursa tēma bija grāmatas, lasīšana, bibliotēka. Katram pārim vajadzēja atainot priekšnesumā kādu grāmatu, iesaistot arī citus skolas biedrus. Tika rādīti iepriekš sagatavotie video, kurā atspoguļoti izaicinājumi, kurus dalībnieki likuši viens otram veikt. Pasākumā uz vietas bija jāatbild uz jautājumiem par skolas bibliotēku, piemēram, cik centimetru bieza ir biezākā grāmata skolas bibliotēkā un cik daļliteratūras grāmatu ir bibliotēkā. Katram dalībniekam vajadzēja uz vietas izdomāt īsu runu par tēmu, ja man būtu jāraksta grāmata par sevi, iekļaujot izlozētus vārdus. Tāpat konkursantiem bija jāatpazīst filmas, jāatpazīst dziesmas, kas tika atskaņotas atpakaļgaitā,
kā arī jāatbild uz skolotāju āķīgajiem jautājumiem. Dalībnieku sniegumu vērtēja gan žūrija, gan skatītāji. Rihards Lomanovs un Paula Kļaviņa, kuri ieguva titulu Šarms, uzsver, ka uzdevumu izpilde nemaz nebija tik vienkārša. Es teiktu, ka visgrūtākā bija runa, jo vajadzēja izdomāt loģiski, ko tu par sevi tajā grāmatā ievietot. Un tad, jautājumi nebija grūti, bet bija stress, kas ļoti nomāca domāšanu. Bija ļoti grūti izdomāt tik vieglus jautājumus, bet kopumā bija labi. Tīna Bandere un Matīs Fonebergs konkursā izcīnīja titulu Elegance. Viņi uzsver, ka gatavošanās konkursam bija ļoti saspringta, bet tas attīstīja prasmi plānot savu laiku un apvienot konkursa darbus ar mācībām. Viss bija ļoti intensīvi, ne tikai gatavošanās, bija arī vēl daudz citu aktivitāšu, ko mums vajadzēja darīt paralēli, un, protams, arī mācības. Tā kā sēžot fizikas stundās, vienīgais, kas bija prātā, bija ģimnāzists. Jā, droši vien brīžiem bija dažādas domstarpības un kašķi, bet tomēr mums izdevās tos visus atrisināt un iznākums ir redzams. Melānija Estere Ancāne un Emīls Klidziņš ar interpretāciju par Hariju Poteru saviļņoja publiku, iegūstot titulu skatītāju simpātijas. Mums bija grūtības dažādas, saskārāmies ar to, ka daži nevarēja iemācīties soļus, ieskaitot mani, bet tā viss bija labi, beigās rezultāts ir pozitīvs. Es iegūtu to, ka nevajag atstāt neko uz pēdējo vakaru. Es, protams, izmēģināju tautadejas, ko nebiju iepriekš mēģinājusi. Un, manuprāt, šī ir lieliska pieredze ikvienam attīstīt sevi un varbūt tiešām atrast sevī kaut kādus jaunus talantus un pilnveidot sevi, protams. Par 2023. gada ģimnāzistu un ģimnāzisti kļuva Rinārs Krušāns un Beāte Studāne, kuri bija izvēlējušies priekšnesumā atainot grāmatu Bada spēles. Pāris stāsta, ka gatavoties konkursam sāka jau laicīgi, lai visu paspētu. Konkurss viņiem devis daudz jaunu prasmju un atziņu. Ir vajadzīga pacietība, jo citi cilvēki nevar iemācīties tik ātri kā, piemēram, tu vai Beāte, tīpaši tās dejas. Tā kā es bieži uzstājos uz skatuves, man nebija problēma ar to runāšanu vai tā, bet es sapratu to, ka kājas sāp tikai 1 stundu, pēc tam tu jau pierodi. Manuprāt, komandas spēks, to es iegūtu kādu jaunu sajūtu, kā tas ir vienam otru atbalstīt, būt blakām, palīdzēt, cienīt. Kopā mēs bijām superīga komanda, ziedojām daudzas brīvdienas, gan vakarus, bet kopā mēs to izcīnījām, mēs to izdarījām. Konkurss Ģimnāzists un ģimnāzisti ir pasākums, kurā tiek iesaistīti daudzi palīgi un sadarbības partneri. Tas iemāca jauniešiem sadarboties, pārliecināt citus par savu ideju, domāt radoši, atbalstīt citam citu un iegūt daudz jaunu zināšanu un prasmju, kas var noderēt turpmākajās dzīves situācijās. Valsts policija saņēma informāciju, ka Jēkabpilī kādai sievietei vīrietis draudot ar pneumatisko šaujamieroci. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka sieviete ir alkohola reibumā un ka nekāda draudēšana ar ieroci nav notikusi. Sieviete paskaidroja, ka vīrietis viņai apnicis, tādēļ viņa izsaukusi policiju, lai vīrieti izraidītu no viņas dzīves vietas. Pret sievieti uzsākts administratīvā pārkāpuma process par policijas nepamatotu izsaukšanu. Aizkraukles novada Bebru pagastā aizvadītajā nedēļas nogalē notikusi avārija, kurā cietuši vairāki cilvēki. Valsts policijā informē, ka avārijā iekļuvusi vieglā automašīna, kura nobraukusi no ceļa un apgāzusies uz jumta. Avārijā traumas guva 3 cilvēki, no kuriem 2 no spēkrata izcēla ugunsdzēsēji. Visi cietušie nogādāti ārstniecības iestādē. Valsts policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process, kura laikā tiek skaidroti notikušā iemesli. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 26 meža cūkām, liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Saslimšana fiksēta arī 2 meža cūkām Jēkabpils novadā, tostarp vienai Mežāres pagastā, otrai Salas pagastā, kā arī 2 meža cūkām Līvānu novada Turku pagastā. Kopumā Āfrikas cūku mēris šogad konstatēts 952 meža cūkām 161 pagastā. Decembra sākumā Sijā Jēkabpils pakalpojumi pārbaudīja, kā funkcionē Krustpils pils dīķa slūžas, kurām remonts tika veikts jau rudenī.
Iepriekšējos gados tās nefunkcionēja, jo līdz šim nebija iespējams tās regulēt. Jēkabpils pakalpojumi darbinieki šogad nomainīja esošo konstrukciju segumu daļu, kā arī nomainīja slūžu daļu stiprinājumu, atjaunojot trošu sistēmu. Tagad tās veiksmīgi pilda savu funkciju. Šobrīd ūdens līmenis dīķī tiek pazemināts par aptuveni pusmetru, lai gadījumā, ja sākas atkusnis, ūdenim no Donaviņas upes satetas baseina būtu vieta, kur uzkrāties. Baldonē norisinājusies Latvijas kausa izcīņa Novusā. Sieviešu dubultspēlēs Jēkabpili pārstāvēja jēkabpiliete Rita Lamba kopā ar savu ilgadējo pārinieci Silviju Lemkinu. Novusistes sevi pārliecinoši pierādīja Latvijas kausā sieviešu dubultspēlēs izcīnot 1. vietu. Par kausu cīnījās Latvijas reitinga 8 labākie dāmu pāri. Nākamās Novusa cīņas Ritai Lambai gaidāmas jau 16. decembrī, kad Rīgā norisināsies pasaules čempionāta posms, kurā tiksies pasaules reitinga 8 labākās novusistes. Impulss Fitness sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru un Latvijas Powerliftinga federāciju organizē sacensības svaru stieņa spiešanā guļus iesācēju kauss. Sacensības notiks nākamā gada 17. februārī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sporta zālē. Iesācēju kauss ir notikums, kur savā starpā sacenšas nevis pieredzējuši sportisti, bet iesācēji. Sacensībās drīkst piedalīties tikai iesācēji un tie dalībnieki, kuri 2023. gadā tikai vienu reizi piedalījušies Latvijas čempionātos vai Latvijas kausa izcīņas posmā. Paralēli sacensībām notiks arī citas fiziskas aktivitātes, kurās varēs piedalīties ik viens interesents. Pieteikties var līdz nākamā gada 16. februārim. Sīkāka informācija par sacensību noteikumiem un pieteikšanos pieejama portālā Jēkabpils laiks. Labdien, cienījamie skatītāji! Šajā reizē sākšu ar aktuālo informāciju par parakstu vākšanu. Tātad droši vien arī jūs esat dzirdējuši daudzās debates par šo te partnerības ieviešanu, neieviešanu, un šobrīd ir izsludināta tātad parakstu vākšana par tautas referendumu, jeb nobalsošanas ierosināšanu šajā jautājumā. Un tāpēc arī katrā Latvijas pašvaldībā bija jānosaka viena vieta, mūsu gadījumā tā ir viena, kurā iedzīvotājiem būs iespēja šos te savus parakstus nodot par šo jautājumu, lai ierosinātu referendumu. Un Līvānu novadā šī vieta ir Līvānu kultūras centrā, Rīgas ielā 105, un parakstu vākšana notiks katru dienu līdz pat 5. janvārim, un pirmdienās, trešdienās, piekdienās to var izdarīt no 15 līdz 19, tātad arī vakarstundās, un otrdien, ceturtdien, sestdien un svētdien no 9 līdz 13. Ja gadījumā veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt uz parakstu vākšanas vietu, tad līdz 4. janvārim ir jāiesniedz iesniegums, un parakstu vācēji arī aizbrauks pie jums 5. janvārī uz to vietu, kur jūs dzīvojat, mājas vai varbūt kādā pansionātā, kur cilvēks vēlas atdot šo te savu parakstu par referendumu ierosināšanu šajā te jautājumā. Vēl vēlos informēt, ka Līvānu novada pašvaldība ir uzsākusi arī mūsu novada komersantu uzņēmēju viedokļu apzināšanu par to, kādas ir mūsu novadā strādājošo uzņēmēju vajadzības. Tas ir tādēļ, lai turpmāk plānojot investīciju projektus, plānojot dažādas rekonstrukcijas, ieguldījumus, mēs ņemtu vērā to, kur šīs nepieciešamības saredz mūsu novadu uzņēmēji. Tas var skart gan ceļu atjaunošanu, ielu, ceļu posmu dažādās novada vietās, kas ir svarīgi tieši uzņēmē darbības attīstīšanai, varbūt arī kādu telpu, ēku, ražošanas ēku nepieciešamība. Un es tiešām aicinu iedzīvotājus un uzņēmējus šo aptauju aizpildīt, jo tā nav formāla, tā ir tiešām būtiska nozīme, lai mēs arī turpmāk, plānojot savus attīstības projektus, varam pamatot, kāpēc tieši vienā vai otrā vietā šīs investīcijas ir nepieciešams. Tāpēc uzņēmēja viedoklis šeit ir ļoti svarīgs, un šo aptauju jūs varat aizpildīt līdz 22. decembrim. Arī Līvānu novada mājaslapā tā ir atrodama. Bet tuvojas, protams, arī mums Ziemassvētki, aktīvi notiek adventas pasākumi, un
šajā nedēļā es aicinātu ceturtdien noteikti dalīt prieku ar mūsu vokālo studiju Spurgaliņas. Viņa rādīs savu tātad pusgada sniegumu Ziemassvētku koncertā 14. decembrī 18. Kultūras centrā. Un savukārt Līvānu novada centrālā bibliotēka šīs nedēļas nogalē piekdien aicina savus dziedošos lasītājus. Tas ir arī tāds nebijis vēl notikums. Bibliotēkā dziedās gan mūsu līvāniešiem pazīstamā Kapaču ģimene, tāpat arī Āboltiņu ģimene, Iveta Vilcāna, Ilona Tērauda, Jānis Daugavietis, tātad Līvānos labi zināmi cilvēki, priecēs ar skanīgām dziesmām. Un šis pasākums piekdien, 15. decembrī 15. Līvānu centrālajā bibliotēkā. Sestdiena arī notikumiem bagāta. Rudzātu Svētā Jēkaba katoļu baznīca svin 110. Jubileju un sniedz arī attiecīgi koncertu Nesgaismu baznīcai. Šī koncerta sākums sestdien 15. Rožapas kultūras namā arī kaut kas nebijis un jauns. Šajā reizē tās būs lēnā valša un bačatas nodarbības, uz kurām aicinām visus interesantus, un tās notiks sestdien 16. Rožupas kultūras namā. Līdz ir jāņem ērts apģērbs un arī apavi. Savukārt svētdiena, 17. decembris, nu jau 3. advente, Līvānos iezīmēs tādu īpašu notikumu, kad mēs svinam ziemu, un tā vieta, kur mēs svinam šogad, un ko arī gribam iedzīvināt turpmāk, ir Līvāna pussala. Un pussala mums ir svētku vieta vasarā, bet šogad mēs gribam to uzburt arī par tādu Ziemassvētku salu tieši šajā laikā. Un svētdien jau no 11. darbosies gan plašs Ziemassvētku tirdziņš, kur būs iespēja iegādāties dāvanas no mūsu vietējiem amatniekiem, mājražotājiem, tādējādi arī viņus atbalstot. Un tāpat arī ar tādu pievienoto vērtību notiks labdarības skrējiens, kas sāksies arī 11. Šeit tā ideja ir tāda, ka ik viens no mums var skriet, nūjot, varbūt pat iet, bet piedalīties šajā pasākumā, tērpjoties Ziemassvētku vecītim atbilstošos atribūtos, nu kaut vai rūķa cepurē, nav jau vajadzīgs viss ekipējums. Un vienlaikus arī ziedojot pēc saviem ieskatiem, neatkarīgi cik nu katrs var, bet tomēr ziedojot. Un šajā reizē mēs vēlamies atbalstīt tās ģimenes, kas audzina bērnus ar autiskā spektra traucējumiem. Un tāda arvien vairāk šobrīd mūsu sabiedrībā bērniņi ir, un tāpēc šeit ir nepieciešams gan šis te sabiedrības atbalsts, gan arī izpratne, un tiešām sapratne par to, ka arī starp mums ir šādas ģimenes, kurām noteikti vajadzīgs mūsu atbalsts, un to mēs šai Ziemassvētku laikā varam sniegt. Tātad šis labdarības skrējiens un, protams, arī dažādas darbnīcas, sākot no piparkūku darbnīcām, beidzot ar kalēju darbnīcām. Tas viss būs pussalā. Un droši vien, ka bērniem ļoti patiks arī vizināšanās īstās zirga kamanās. Ļoti ceram, ka arī laiks un sniegs būs uz šo laiku. Svētdien, tā ka Ziemassvētku vecītes gaidīs zirga kamanās no 12. līdz 15. visus mazos un lielos braukt gribētājus. Un kā tāda skaista muzikāla dāvana visiem būs arī Dināras Rudānes koncerts, kura sākums 13. svētdien pussalā. Tas arī notiks uz ziemas skatuves, tā ka viss ir brīvi pieejams, viss ir bez maksas, un Līvāna tiešām aicina gan savus iedzīvotājus, gan arī viesus būt kopā šajā te skaistajā dienā Līvānos, skaistā brīnišķīgā vietā Līvānu pussalā. Un noslēdzot, gribu arī atgādināt, ka Turkos notiks svētdien arī eglītes iedegšana pie Turku sajieta nama, un tur 16. tātad iededzam egli, bet pēc tam 17.30 būs arī dievkalpojums ar priesteri Jāni Smirnovu. Un tuvojoties Ziemassvētkiem, atgādināšu, ka apmeklējiet arī mūsu informatīvos resursus, jo šajā laikā būs arī skaisti koncerti un balles. Var pieminēt, ka Līvānos viesosies gan Antra Stafecka, tātad arī Mārtiņš Kanters, Andris Ērglis ar koncertu programmu. Būs arī svētku balles ar grupām Galaktika un Liepavots dažādās novada vietās. Un ģimenēm būs arī muzikāla izrāde Grinča Ziemassvētki.
Tā ka visas šīs skaistās aktivitātes laipni esat aicināti apmeklēt. Un vienā no pēdējām gada dienām savu izrādi Saules puķēs jau pēdējo reizi parādīs arī mūsu Līvānu amatieru teātris. Tā ir atzīta kā gada izrāde un būs iespēja to arī noskatīties 30. decembrī noslēdzošo reizi. Tā kā ļoti daudz dažādu aktivitāšu. Vēlu veiksmīgi jums šo nedēļu un uz tikšanos citreiz. Visu labu! Šobrīd gan arī visu ir iespējams iegādāties e-vidē. Taču vai esi domājis par koku materiālu iegādi internetveikalā? Koku materiālu izvēle e-veikalā ir vienkāršāka, jo viss pieejamais klāsts ir redzams vienviet. Katram produktam mūsu mājaslapā ir pievienota arī bilde un kvalitātes apraksts, lai tieši tu varētu izdarīt pareizo izvēli par materiāliem, kas ir nepieciešami tavam projektam. Iepērkoties internetveikalā, tev ir iespējams saņemt arī apjoma atlaides un ieskatīties īpašajos mēneša piedāvājumos, kuri nav pieejami veikalos uz vietas. Veicot pasūtījumu, tu vari izvēlēties piegādi uz sev nepieciešamo vietu vai arī saņemt kādā no mūsu 5 veikaliem – Valmierā, Dreiliņos, Rīgā, Saldū vai Liepājā. Vai esi gatavs savam pirmajam pirkumam mūsu internetveikalā? Ja jā, tad nāc uz patatimber.lv un izvēlies koku materiālus savam projektam ērtāk.